Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка! Mans mīļākais hobijs ir veidošana no māla. Mans vārds ir Marta. Es dzīvoju Ventspilī. Man ir 25 gadi un es strādāju grāmatnīcā. Man ļoti patīk grāmatas, bet man ir arī kāds īpašs hobijs. Mans mīļākais hobijs ir veidošana no māla. Es sāku veidot no māla, kad man bija 15 gadi. Skolā bija mākslas nodarbības, un skolotāja mums mācīja, kā taisīt figūriņas no māla. Mana pirmā figūriņa bija mazs kaķītis. Tas nebija perfekts, bet man ļoti patika to taisīt. Tagad veidošana no māla ir mana lielākā aizraušanās. Es veidoju dažādas lietas – krūzes, vāzes, šķīvjus un figūriņas. Man patīk veidot dzīvniekus, ziedus un interesantas formas. Es izmantoju krāsainas glazūras, lai manas lietas būtu skaistas. Man ir īpaša vieta mājās, kur es strādāju ar mālu. Tur ir galds, rīki un krāsns. Es bieži veidoju mājās vakaros vai brīvdienās. Kad es strādāju ar mālu, es jūtos mierīga un laimīga. Man patīk arī dāvināt savus darbus draugiem un ģimenei. Kad ir dzimšanas dienas vai Ziemassvētki, es taisu īpašas dāvanas. Pagājušajā gadā es uztaisīju vāzi savai mammai. Viņa bija ļoti priecīga un tagad tur tajā ziedus. Reizēm es piedalos amatnieku tirdziņos. Es pārdodu savus darbus un runāju ar citiem cilvēkiem, kuriem patīk māksla. Tas ir lielisks veids, kā iepazīt jaunus draugus un parādīt savu darbu. Es arī mācos jaunus paņēmienus. Internetā es skatos video par to, kā veidot sarežģītākas lietas. Nesen es sāku veidot šķīvjus augļu un dārzeņu formā. Es uztaisīju šķīvi ābola formā un šķīvi tomāta formā. Pēc tam es tos krāsoju košās krāsās, lai tie izskatītos kā īsti augļi un dārzeņi. Cilvēkiem tas ļoti patika, jo tas izskatās jautri un krāsaini. Es ievietoju dažus darbus internetā un kāds tos nopirka vietnē Etsy. Tas bija liels pārsteigums un prieks man. Mans sapnis ir atvērt savu mazo darbnīcu. Es gribu, lai tur cilvēki varētu mācīties veidot no māla. Es arī gribu taisīt un pārdot savus darbus. Un tev? Vai tev patīk māksla? Ko tu gribētu izveidot no māla? Mans mīļākais hobijs ir veidošana no māla. Mans vārds ir Marta. Es dzīvoju Ventspilī. Man ir 25 gadi un es strādāju grāmatnīcā. Man ļoti patīk grāmatas, bet man ir arī kāds īpašs hobijs. Mans mīļākais hobijs ir veidošana no māla. Es sāku veidot no māla, kad man bija 15 gadi. Skolā bija mākslas nodarbības, un skolotāja mums mācīja, kā taisīt figūriņas no māla. Mana pirmā figūriņa bija mazs kaķītis.
tas nebija perfekts, bet man ļoti patika to taisīt. Tagad veidošana no māla ir mana lielākā aizraušanās. Es veidoju dažādas lietas – krūzes, vāzes, šķīvjus un figūriņas. Man patīk veidot dzīvniekus, ziedus un interesantas formas. Es izmantoju krāsainas glazūras, lai manas lietas būtu skaistas. Man ir īpaša vieta mājās, kur es strādāju ar mālu. Tur ir galds, rīki un krāsns. Es bieži veidoju mājās vakaros vai brīvdienās. Kad es strādāju ar mālu, es jūtos mierīga un laimīga. Man patīk arī dāvināt savus darbus draugiem un ģimenei. Kad ir dzimšanas dienas vai Ziemassvētki, es taisu īpašas dāvanas. Pagājušajā gadā es uztaisīju vāzi savai mammai. Viņa bija ļoti priecīga un tagad tur tajā ziedus. Reizēm es piedalos amatnieku tirdziņos. Es pārdodu savus darbus un runāju ar citiem cilvēkiem, kuriem patīk māksla. Tas ir lielisks veids, kā iepazīt jaunus draugus un parādīt savu darbu. Es arī mācos jaunus paņēmienus. Internetā es skatos video par to, kā veidot sarežģītākas lietas. Nesen es sāku veidot šķīvjus augļu un dārzeņu formā. Es uztaisīju šķīvi ābola formā un šķīvi tomāta formā. Pēc tam es tos krāsoju košās krāsās, lai tie izskatītos kā īsti augļi un dārzeņi. Cilvēkiem tas ļoti patika, jo tas izskatās jautri un krāsaini. Es ievietoju dažus darbus internetā un kāds tos nopirka vietnē Etsy. Tas bija liels pārsteigums un prieks man. Mans sapnis ir atvērt savu mazo darbnīcu. Es gribu, lai tur cilvēki varētu mācīties veidot no māla. Es arī gribu taisīt un pārdot savus darbus. Un tev? Vai tev patīk māksla? Ko tu gribētu izveidot no māla?